Mēs, tas ir biedrība Latvijas Pilsoniskās sabiedrības atbalsta centrs, īstenojām kopā ar biedrībām TTT Dāmu klubs un Jaunā sieviešu basketbola līga. Projekta ilgums bija 18 mēneši. Oficiāli projekts noslēgsies sestdien. Un tās aktivitātes, lai gan pamatā bija tā kā Rīgā, bet atsevišķas aktivitātes aptvēra visu Latviju. Tās ir kopējās projekta izmaksas, kas sastāda nepilnus 100 000. Tas mērķis mums bija uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un senioru grupu vispārējo dzīves kvalitāti, un kā rīku mēs izmantojām veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Un uz doto brīdi tad droši vien varētu arī teikt, ka projekta mērķis ir sasniegts, un mēs tā kā šos iesaistītos jauniešus un seniorus esam mazliet integrējuši sabiedrībā un noteikti esam veicinājuši viņu zināšanas par veselību, veselības veicināšanu un uzlabojuši viņu prasmes vest veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Projekta mērķa grupas tātad bija 3, proti jaunieši no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgs vai maznodrošināts ģimenes status, bāreņi, jeb bez vecāku apgādības palikušie jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, jaunie vecāki vecumā līdz 25 gadiem un senioriem. Tās sākotnējā proporcija bija it kā 60, bet seniori guva virsroku un, jā, beig galā senioru grupa mums, tā kā seniori bija visplašāk pārstāvēti. Tad par projekta aktivitātēm. Šīs te ir tās sauktās horizontālās aktivitātes, kas noritēja visu caur projektu gaitē. Es pastāstīšu nedaudz vairāk tieši par informācijas izplatīšanas aktivitāti, jo tur tā kā bija tādi vairāk acīm redzami rezultāti. Tāds viens ļoti būtisks rezultāts ir izveidotais portāls Sveiks un Vesels LV. Tā ideja bija izveidot šādu portālu kā veselības veicināšanas platformu, kurā principā var piedalīties ik viens, un tā informācija, ko tur var saņemt, ir lasīt tādus kā teorētiskus ievadus par dažādām veselību veicinošām tēmām, piemēram, fiziskās aktivitātes, uzturs, atkarību profilaks un tam līdzīgi. Un tad ir šī jautājuma sadaļa, kur regulāri tiek publicēti dažādi raksti saistībā ar šīm tēmām. Un ir tāda sadaļa kā atbild eksperts, kas sākotnēji bija plānota tādējādi, ka portālā ir iespēja ikvienam uzdot jautājumu, un tad mēs piesaistām attiecīgi ekspertu, kas uz to jautājumu atbild. Un tad mēs tā kā gribējām šajā sadaļā publicēt tās atbildes, bet no tiem iesūtītajiem jautājumiem tā kā to jautājumu autori lielākoties vēlējās palikt anonīmi un nemaz negrib, lai tās atbildes arī tiktu publicētas portālā. Un tad mēs to sadaļu izvērtām tādā veidā, ka dažādiem sabiedrībā pazīstamiem un populāriem cilvēkiem mēs uzdevām vienkārši jautājumus par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Piemēram, tur jautājumi, kā jums šķiet, kas ir veselīgs dzīvesveids, un ko jūs ikdienā darat savas veselības labā, un ko jūs darītu savas veselības labā, ja jums būtu neierobežoti līdzekļi, es nezinu, finanses vai kādi, bet kaut kā tā, vai neierobežotas iespējas. Tad mēs izveidojām un pārraidījām 2 TV sižetus, viens bija Latvijas televīzijā 7, otrs bija Vidzemes televīzijā. Izveidojām projektam Twitter kontu un sagatavojām, izplatījām 10 preses relīzes. Tad vēl mēs sagatavojām 3 tematiskos rakstus, un šie tematiskie raksti bija veltīti katrai no mērķa grupām. Pirmais raksts tātad veltīts jaunajiem vecākiem, un rakstu publicējām portālā Cāles LV. Šis raksts bija tā kā intervija ar manuālo terapeitu
eksperti un sporta treneri Gunu Boku, kas ir arī šeit klātsoši šodien. Un jaunie vecāki uzdeva Gunai dažādus jautājumus. Pamatā tie bija jautājumi māmiņām jaunajām, kā saglabāt vai atjaunot savu fizisko formu pēc dzemdībām un tam līdzīgi. Otrs raksts bija Sīrupā LV. Raksts tātad veltīts jauniešiem, un tas bija par neformālo izglītību, kā diezgan jauku iespēju, kā jaunieši var piekopt aktīvu dzīvesveidu, proti neformālās izglītības iespējas piedāvā viņiem izrauties no tāda pasīva dzīvesveida, nesēdēt pie datora un kaut kā tā. Un trešais raksts veltīts senioriem, publicēts portālā Senioriem LV, un raksts bija par ķermeņa svaru vecumdienās, cik svarīgi ir sekot tam līdzi, un būtiskākais droši vien ir sekot līdzi, lai tam svaram nebūtu krasts izmaiņas. Jā, tad mums tāds ļoti jauks rezultāts kalendārs 2012. gada. Tagad Ilona parādīs taustāmā formātā. Kalendārs, ko mēs izveidojām pērnā gada beigās, un tajā ir iekļauti 12 veiksmes stāsti no pilotprojekta dalībnieku vidus. Rīkojām īpašu fotosesiju, taisījām kalendāram dizainu, un tad izplatījām šos kalendārīšus. Tālāk par projekta aktivitātēm nonākam pie pētījuma. Par pētījumu mums vairāk pastāstīs Ilona. Tad izstrādājām pilotprojekta programmu balstoties uz pētījumu rezultātiem, atlasījām grupu un sākām īstenot pilotprojektu. Proti, mēs atlasījām 60 cilvēkus Rīgā. Atkal jau sākotnēji proporcija bija domāta 20-20-20, bet seniori guva pārsvaru, un rezultātā jūs redzat, kāda mums izskatījās tā grupiņa. Un mēs šos 60 cilvēkus uz pusgadu iesaistījām pilotprojektā, kura pamatā bija fizisko aktivitāšu nodarbības un teorētiskas lekcijas. Bet visu sākām ar veselības pārbaudi, un fizisko darbspēju testu un organismu funkcionālā stāvokļa testu, lai mums būtu salīdzināmie rezultāti, kā tad tiešām tās fiziskās aktivitātes, kā un vai uzlabo viņu veselības stāvokli. Veicām dalībnieku anketēšanu par viņu zināšanām, attieksmi un praksi veselīgu dzīvesveidu jomā. Nodrošinājām dalībniekus ar sporta tērpu. Tad, kā jau minēju, tika īstenot šīs regulārās sporta veselības nodarbības katram 2 reizes nedēļā, un arī tā kā apvienotās grupu sporta nodarbības. Nozīmīgs faktors ir finansiālie līdzekļi, un ļoti būtisks fakts, kas tika minēts gandrīz vairāk kā pusē, ir tieši veselīga uztura pieejamība. Ļoti daudz minēja faktu, ka viņi būtu arī gatavi paši audzēt, teiksim, dārzeņus vai uzmeklēt zemniekus, lai tikai būtu šī veselīgā pārtika. Un pirmām kārtām jau tas ir, lai veicinātu savu mazuļu veselību. Kā jau minēju, tātad fakts, ko viņi būtu gatavi darīt, ir arī ir vērsts uz veselīgu uzturu. Un otra lieta, jaunie vecāki ir arī gatavi nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Fakts, kas viņiem traucē to darīt, ir sporta piedāvājumu, teiksim, neatbilstība. Ļoti daudz minēja, ka viņi nespēja atrast, teiksim, tādu sporta veidu, kas būtu tieši atbilstoši viņiem, kā arī tas, lai viņi varētu sportot kopā ar mazuli. Tādas iespējas nav daudz, kur piedāvā, ka, teiksim, sporta aktivitāšu laikā kāds pieskata mazuli un viņi var to vērot monitorā, kas ar to mazuli notiek. Visoptimistiskākā fokus grupu mērķa auditorija bija seniori. Tas arī sasaucās tālāk ar pilotprojektu un visu projektu rezultātiem kopā. Viena lieta ir uzturēt to aktivitāti projekta laikā, bet otra lieta ir tad, kad projekts beidzās, kas notiek pēc tam, vai tad es arī ar to visu beidzu, es tomēr turpinu. Ja? Un šeit tas noteikti ir tikai divās pozīcijās
ir mazāks par 50% par to psiholoģisko pašsajūtu. Jā, principā par psiholoģisko pašsajūtu abas divas ir 37 un 43. Pārējie visi ir virs 50%. Jā, un fiziskās aktivitātes ir 72%. Tātad cilvēki turpinās to darīt. Tas ir iepriecinoši. Tātad mēs esam panākuši to pareizo motivāciju. Un šeit jūs varat redzēt to sadalījumu pa 3 mērķa grupām. Tātad jaunieši, jaunie vecāki un seniori. Un šeit atkal seniori visur ir priekšgalā. Ja? Seniori ir ārkārtīgi motivēti turpināt to, kas ir iesākts arī pēc projekta. Šeit ir pa jauniešiem tie faktori, kas mudina jauniešus ievērot veselīgu dzīvesveidu. Un šis ir atkal tāds apkopojums, kas noteikti noderētu tiem, kas grib uzņemties veidot jaunus projektus vai piedāvāt jaunus pakalpojumus tieši šīm te mērķa grupām. Un tas ir jaunajiem vecākiem, kā sadalās prioritātes un kā sadalās senioriem. Tālāk mēs domājām par to, ko mēs varētu ieteikt pašvaldībām vai sporta klubiem vai nevalstiskajām organizācijām, lai šādas te aktivitātes tiktu turpinātas, lai šis nebūtu vienīgais unikālais projekts, kaut gan tas droši vien mums patiktu, mēs esam īstenojuši unikālu projektu, bet tie rezultāti ir tādi, ka šīs te aktivitātes noteikti ir jāturpina. Tad secinājumi vai ieteikumi ir tādi, ka vislabāk darbojas tie projekti, kuros ir tā ļoti modernā lieta, kā šodien sauc par privāto publisko partnerību, respektīvi, kur pašvaldības sadarbojas ar citiem spēlētājiem. Vai tie ir privātie, vai tie ir sabiedriskie, nevalstiskie, un kopīgi veido aktivitātes konkrētām mērķa grupām, jo katram šim te blokam ir noteikti plusi, ko viņi var ielikt tajā kopējā katlā. Ja? Un atkal katram ir arī kaut kāds mīnus, ko tas cits spēlētājs var tā kā pārvērst par plusu. Pašvaldībām ir resursi, ir infrastruktūra, sporta klubiem ir profesionāls personāls un atkal trenažieri. Savukārt nevalstiskām organizācijām ir izēja uz mērķa grupām un pietiekami liels iespējas Latvijā piesaistīt finansējumu dažādām aktivitātēm. Un ja to visu saliek kopā, tad var veidot vienkārši brīnišķīgus projektus. Izmaksu, ja tā moderni mēs runājam, tad izmaksu efektivitātes ziņā noteikti viss efektīvākie ir tieši uz senioru mērķu grupu vērstie projekti. Jo pirmkārt, seniori visnopietnāk izturās pret piedāvātajām iespējām, viņi viņas maksimāli izmanto. Otrakārt arī, kā mēs redzējām, tas rezultāts tiek sasniegts līdz ar to. Un Linda jau te minēja, ka it kā tā projekta summa ir ļoti liela, bet manuprāt, tie pētījumi rezultāti pierāda to, ka ir sasniegts fantastisks rezultāts. Un man gribētos teikt mūsu, nezinu kā, lai mums nosauc, negribētos mums saukt par gudrākajiem, bet tiem, kuri ir tikuši amatos, teiksim tā, ka ar ļoti nelieliem finansu līdzekļiem var sasniegt fantastiskus rezultātus. Un tas, ka no šiem te ieguldījumiem nav momentāli tieši atgriezeniskā saite 10% veidā, tas droši vien, ka nevienmēr ir tas svarīgākais, bet mēs droši vien, ka citos projektos vajadzētu veikt kaut kādu ekonomisko analīzi varbūt par ieguvumiem dzīvildzē un kaut kādas citas lietas vēl paskatīties, bet ir jau tāpat skaidrs, ka senioru mērķu grupā noteikti visi šie te pētījumi būtu ļoti, ļoti pozitīviem rezultātiem. Kā un vai jūs plānojat kaut kā vērsties pie tām pašvaldībām un informēt viņus tiešāk par tiem rezultātiem? Kā jūs gribat panākt to? Pagaidām tas plāns ir tāds formās, respektīvi mēs nofinalizējam rekomendācijas, mēs viņas izdodam un izsūtam pašvaldībām, izplatām. Bet jā, tā kā, teiksim, ja runa ir par šo te pašu, sifru, tad uz rudeni tā kā būs vēl viens projektu konkurss, mēs mēģināsim startēt.
Un tad, kā jau Ielas teica, mēģināsim to projektu pacelt bišķiņ augstākā līmenī un tad jau konkrētāk runāt.